Mīļie kolēģi, jūs labi debatējat un patīkam dzirdēt, ka vīrieši aizstāv bērnu piedzimšanas pabalsts. Es būtu priecājusies, ja jūs aizstāvētu arī Stambulas konvenciju tieši tikpat dedzīgi, jo jūs ļoti labi izrādās pārzinat to, ko sievietes vēlas. Ja jūs zinat, ko sievietes vēlas, tad es arī varu palēlīties. Man patiešām ir piedzimuši 3 bērni. Un diez vai viņa dzima tāpēc, ka bija liels pabalsts. Bērni dzims tad, ja sieviete zina, ka viņai būs darbs, ka viņai būs kur bērnus pēc tam dārziņā palaist, ka viņai būs skola, ka būs drošība valstī. Un mums ir ļoti daudz bērnu, kuri pazūd, kuri diemžēl izkrīt cauri dažādām sistēmām, kur vecāki nespēja parūpēties. Tāpēc mums ir piešķirts tiešām fundamentāli liels atbalsts un izmaiņas šobrīd notiek Labklājības ministrijā, lai bērnu aizsardzības centru izmainītu. Un es nesolīju nekādu pārresoru koordinācijas centru mainīt. Es solīju, ka Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija mainīsies, un viņa arī mainīsies. Viņa turpmāk sauksies Bērnu aizsardzības centrs. Un arī būs piemaksas tām ģimenēm, kurām ir bērni ar invaliditāti, jo tās ir ļoti, ļoti gaidītas piemaksas, kas ir nepieciešams. Un man tad pārsteidz tas, ko tad jūs darat deputātu sociālo lietu komisijā. Jo jūs tur visi esat prasījuši Labklājības ministrijai, jūs no viņiem sagaidat plānu, lai nākamajā gadā viņi ar šīm piemaksām nāk, tad jūs paši neticat tam, ko jūs darat. Labklājības ministrija ir solījis, ka viņi nāks ar šo pabalstu pārskatīšanu. Šajā budžetā viņi ir piedāvājuši arī bērniem pabalsts ar celiakiju, kas slimo, un, protams, ir parūpējušies arī par senioriem, jo dažās ģimenēs tieši seniori ir tie, kas palīdz ģimenēm ar bērniem. Tā kā es domāju, ja tas solījums ir dots, tad vajag sagaidīt arī Labklājības ministrijas plānu, ko jūs paši esat pieprasījuši, un nevajag šeit runāt par lietām, ko jūs labi zinat, nav izdarāms vienā gadā. Ja ir šis plāns nepieciešams, tur tātad iet runa tikai par tām ģimenēm, kuras nav maksājuši sociālās iemaksas, un šis tiek finansēts no valsts budžeta. Tā ir neliela daļa no māmiņām. Paldies!